Šajā finālsērijā varēsim atskatīties uz 5 labākajiem šīs spēles momentiem. Alders mums piedāvā spēles momentus un šādu rubriku 5. vietā. Bērziņš, metiens, jeb piespēle uz priekšu un Marek Meijer slam dunk. Bērziņš met, Bērziņš piespēlē, Meijers noslēdz 5. vieta. Alders piedāvātajā šodienas spēles top 5. 4. vieta. Karelsons darbībā aizsardzībā. Nekā nebija Armands Čēle. 4. ceturdaļā brīdī, kad ļoti svarīgs punkts varēja gūt Valmieras komandas viens no līderiem. Karelsons nospēlē aizsardzībā tā kā pienākas. Un 3. vietā savukārt VF komandas viespēlētājs Joshua Bostiks. Sarežģīts metiens. Daudz runājām par šo epizodu, šādu metienu vēl ir jārealizē, Bostikam tas šodien izdevās. Svarīgā brīdī tas arī, kad Vefs sāk tuvoties Valmierai, vēlāk arī spējot salauzt šodienas maču. 2. vieta. Pirmā droši bija jāsadala 2 slam dunk, un šoreiz zaudētājos nosacīt Lauris Blaus. Viņam otra skaistākā epizoda, bums trieciens grozā no augšas pāri Mārtiņam Meijeram. Un vēlreiz no dažādiem skatpunktiem varam vērot Blaus dusmīgs. Groza apakšā, 2. vieta viņam, savukārt 1. Jānis Bērziņš. Kas gan cits, ja ne tieši valmierietis. Spēlējot gan pretinieku komandas sastāvā, šodien noslēdz labāko epizodu 5-nieku. Un vēlreiz varam redzēt, uz sekundi parādījās brīvs koridors līdz groza apakšai Bērziņam. Un šāda skaista epizode mums rotā šodienas Alders piedāvāto spēles momentu